Dāmas un kungi, vai mēs jau esam gatavi runāties un sākt? Laiks ir nav. Once again, good afternoon, ladies and gentlemen. Looks like we are ready to start. Man gribētos dažos vārdos iepazīstināt ar ļoti cienījumiem cilvēkiem, kas sēž pie šī galda un būs šīs paneļa diskusijas dalībnieki. Mums ir divi ārzemju eksperti, kur pamatā klausīsies to, ko saka mūsu pārstāvi, uzņēmēji, projektētāji, būvmateriālu ražotāji, konsultanti un dos savus komentārus vai atzinumus par situāciju Latvijā, arī par savu kolēģu teikto. Un mums ir eksperts Tomašs Ļivka no Vācijas, no Esenes biroja, un mums ir Uwe Ljubjons, kas pārstāv ražotāju firmu un ar lielu pieredzi Baltijas un Ziemeļvalsts tirgu. Man ir prieks, ka panelī ir piekrituši piedalīties Māris Saukāns, būvkompānijas RBS Skals padomas vadītājs, liela pieredze. Mēs visi zinām RBS Skala firmas vadītos objektus, to kvalitātu un ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Un, protams, mēs visi zinām tādas virsotnes kā uzceltā Latvijas Nacionālā biblioteka, kur šī kompānija bija viena no 3 galvenajām nacionālām kompānijām, kas šos būvdarbus veids. Patiesi prieks ir redzēt un satikt savu kolēģi arhitektu Uldu Pīlēnu, kas ir UPB Holding vadītājs, un šodien droši vien var dalīties ar mums savā pieredzē ne tikai kā labs arhitekts un daudz lielisku būvju autors, bet arī kā visā Eiropā pazīstams un daudz izcils objektus realizējusi kompānija, pie tam dažādās kategorijās, jomās šī uzņēmē darbībā. Un mums arī ir Gunārs Valings, tā ir kompānija, konsultantu kompānija ar turpat 20 gadu pieredzi, šķiet mūsu tirgu. Tātad šie būs mūsu Latvijas puses eksperti, kas ir piekrituši dalīties ar savu viedokli. Bet pirms mēs lūdzam viņiem teikt kādu vārdu, es gribētu arī vēlreiz īpaši pasvītrot, par ko tad šodien būs stāsts. Un šīs konferences organizētāji mēs visi kopā esam lēmuši, ka mums ir svarīgi jautājumi, kā attīstīt uzņēmēju darbības vidi, kā mazināt ēnu ekonomiku. Tas būtu viens šis pamatjautājums, par ko visi lūgt izteikties un komentēt. Tad vēl lieta, ko mēs esam runājuši, arhitektu sabiedrībā, bet kas tikpat svarīgi ir konsultantu kompānijām, uzņēmējiem, būvniekiem, kā veicināt kompāniju konkurētu spēju un kā palielināt to eksporta spēju. Mēs zinām, ka daudzām valstīm ir īpašas programmas, daudz politiķi iesaistās šī darbā. Mēs arī meklēsim, varbūt, profesionāls risinājums, kā to darīt. Vismaz zinot arhitektu iekšējo vidi, mēs pēdējos 2 gadus esam rīkojuši veselu semināru sēriju, radījuši nosacīt savu rekomendāciju, tādu virkni, kā to darīt. Tā skaitā arhitektu 2. paudzē arī. Tavs dēls Mārtiņš ir aktīvi iesaistījies šajā procesā un dalījies ar mums pieredzē, kā varētu veicināt arhitektu kompāniju eksporta spēju. Un pēdējais, varbūt tādā skumīgā sakritībā ar šīs dienas konferences laiku, ar mūsu notikumiem būvniecībā, un mēs nereiz vien šodien esam pieminējuši Maksim, ir kā uzlabot būvju kvalitātu un drošību, kas ir šie atbildīgie cilvēki nozarē par to. Un te es uzreiz gribētu pāriet pie viena nākošā jautājuma. Jūs visi arī saņēmāt virkni pētījumus, kas ir veikti. Pirms šim to ir veicis Būvniecības valsts kontroles birojas, to ir veikusi konkurences padome, to ir veikusi Latvijas finansu ministrija. Un droši vien ir vērts atgādināt dažas pavisam konkrētas lietas. Pirmkārt jau to, ka būvniecības nozare producē samērā lielu vai jūtamu procentu no valsts ekonomikas tās kopainas. Mēs šeit varam runāt par 7,43%, kas ir no IKP valstī. Tas pats attiecās ar nodarbināto skaitu. Tātad mēs redzam, ka varbūt ne īsti tādu dominējošu nišu, bet ļoti nopietnu nišu šī nozare ieņem. Mēs arī pēc šiem pētījumiem redzam, ka vidējais atalgojums nozarē
sākot ar vienkārši darba izpildītājiem tieši pie būvniecības, inženieru komunikācijām, tur attiecīgi pa jomām mainās, bet tas ir aptuveni no 600 līdz 900, tur pat 1000 eiro. Tā ir vidējā alga, kas apgrozās nozarē. Un tad mēs kādā no pētījumiem arī pienākam pie secinājuma, kā un cik ir apmierināti cilvēki ar patreizējo likumisko regulējumu nozarē, un ko nozares speciālisti uzskata, kam būtu jāuzņemās galvenā atbildība. Un te tie cipari ir tādi ļoti atbildīgi pēc savas būtības, jo vairāk kā 50%, patiesībā 63%, ja nemaldos atbilstoši pētījumu, uzskat, ka tieši projektētājiem ir jāuzņemās galvenā atbildība par kvalitāti būvniecības procesā. Tā pašā laikā interesanti pavērot, ko saka mūsu kolēģi būvvaldēs, tad vismaz puse būvvaldes darbinieki saka, ka tā procedūra, kāda šodien ir, un tas likumiskais ietvars ir pārāk birokratizēts, un vairāk kā puse ir neapmierināti ar pašreizējo regulējumu. Tas īsumā tāds mazs ieskats pētījumos, kurus jūs varat, protams, no šīs konferences organizatoriem saņemt pilnā apjomā un kas varētu būt laba bāze, bet pēc šī īsā ievada, es domāju, ka būtu īstais laiks lūgt vārdu mūsu paneļu dalībniekiem un Uldijā varētu lūgt tev pirmam teikt savu viedokli. Vai nu akcentējot šos 3 jautājumus, vai izvēloties prioritātes pēc tavu ieskatu, bet prieks būs tev dzirdēt. Lūdzu, Uldis Pīlēns. Labdien! Es varbūt sākšu ar tādu provokatorisku jautājumu. Tad, kad es studēju, tad man mācīja, ka artists ir galvenais celtnieks. Tas nāk no sengrieķu vēstures un tam līdzīgi. Un es šodien pats sev mēģināju uzdot jautājumu, vai tas tiešām modernajā pasaulē, ko mēs redzējām arī iepriekšējā konferences sesijā, vai tas atbilst patiesībai. Un atbildot pašam uz šo jautājumu, es gribētu teikt, tas vairs nav tā. Un nav tā, tāpēc, ka arhitekts nevar uzņemties galvenās vadlīnijas, ja, teiksim, savu darba rezultātu aizstāvētais pamat koncepcijās, kāpēc viņš ir kļūst arhitekts un kāpēc viņam jābūt arhitekts. Bet tā būvindustrija, tā savā sarežģītības pakāpē, vajadzības pakāpē palikusi tik komplicēta, ka galvenā celtnieka jēdziens vairs nav fiziski ietilpināma lieta. Tā ir juridiski ārkārtīgi sarežģīta konstrukcijas būtība. Un no šī viedokļa man liekas, ka mēs paskatītos uz Latvijas projektēšanas būvniecības, būvindustrijas vidi, mēs esam aizkavējušies definīcijās, kas labāk pieder 19. gadsimtam, nevis 21. gadsimtam uzstādījumiem. Uzreiz pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka mēs esam diezgan daudz ar saviem uzņēmumiem Skandināvijas telpā, Rietuma Eiropas telpā un redzam šos ļoti dažādos modeļus, kādā veidā ir organizēta profesija, nozare, industrija, un viņi būtiski atšķirās ļoti daudzās lietās. Nu, piemēram, šobrīd mums ir Eiropas naudas apgūšanas kontekstā. Arhitekts joprojām ir galvenais, atbildīgais kā projektēšanas, viss tā kompleksā virzītājs. Tas nozīmē tehniskā dokumentācija, ar visām tāmēm, ar visām specifikācijām, vispārējais, ar visām sadarbībām no elektrības līdz ūdenim. Tam līdzīgi ir galvenā projektētāja tāda arhitekta biroja atbildība. No otras puses, mums pat bija Arhitektu savienības kongress ar pārvēlēšanu. Tur bija statistika, kā ir organizēta profesija. Un man par lielu pārsteigumu jāsaka, ka profesija no tās savas organizētības viedokļā tur dominē individuāli arhitektu biroji, ļoti maziņas sieni, un tikai ārkārtīgi neliela, man liekas, tas bija uz nelīdz 10% saskaitām. Biroji strādā kaut kur tuvāk projektēšanas industrijai pietuvināt. Un tad es sev uzdevu jautājumu, kā pie šīs reālās šodienas vidas organizētības, sākot no likumdošanas līdz projektēšanai būvniecībai, kā viņi saskaldīt tehniskajā dokumentācijā konkursu un tam līdzīgi, kā mēs tiksim galā ar tiem 3 miljardiem kvalitatīvi, ātri, ekonomiski, tā, kas to virstovīd. Jo teiksim, gan arhitektu profesijā, gan inženieru profesijās pietiekami daudz šādi ir. Vārdsakot, mūsu organizācijas struktūra, to es domāju industrijas struktūra, nav atbilstoši šī laika uzdevumiem. Tā ir tā lielākā problēma. Un tāpēc mēs arī likumdošanā to varētu salīdzināt. Man tāds viņš teiciens, ka var rakt grāvu no rīt līdz vakaram.
nepaceļot galvu. Un man tāds sajūta, ka mēs rokam dziļi, zem 2 metru atzīmes garāk, ja neredz ar vairs ārā, kur roka, kāpēc roka. Pēc būtības ir vajadzīga liela rekonstrukcija 2 iemeslu dēļ. Tāpēc, ka mēs esam maza valsts, un bez eksporta mēs nevaram iztikt. Tāpēc, ka būvniecības nozares eksports ir milzīgi vispār, pat vēl neatgūt kā tādu, kur var kopproduktā pienest vismaz 2 šādas ciparas, kā šobrīd būvindustrija domā. Un tāpēc, ka mums ir beidzot jāpāriet no amatnieciskas domāšanas uz industriālu domāšanu, taiskaitā projektēšanas vidē. Daži mazi piemēri Skandināvijas modelis, gan Zviedrijā, gan Norvēģijā, no arhitektu biroja viedokļa ir uzbūvēts sekojošā veidā. Ir skičs projekts, viņi tāmē ģenerālu uzņēmēju, un ģenerālu uzņēmēju paspārnē ir ārkārtīgi daudz nozares kompetences, gan iepirkšana, gan projektēšana, gan tāmēs un tam līdzīgi. Tādējādi netiek arhitektam atņemta tā pamata tēma par objekta vīziju, par viņa filozofiju, par tēlu struktūru, par funkcionalitāti, bet tiek noņemts ļoti daudz no kompetences, ko viņš pats skolā nav apgūs. Menedžēšana, laika plānošana, viss šīs te lietas. Automātiski lielie ģenerāli ar atrāviem Skandināvijā risina šos kompleksos jautājumus, un projektēšana ir viena no tā būvniecības sastāvdaļa, to, kas mazliet par tehnisko projektēšanu. Tas taupa laiku, kā jūs zināt, mums dominē tā situācija, tehniskais projekts, tad ir konkurss, tad ir būvniecība, un faktiski tur sadurās intereses, 3 stūrītī, pasūtītājs, būvnieks, projektētājs, un viens mēģina nobīdīt otram atbildību pie jebkuras nesaistes, un ticiet man, mēs esam saskārušies ar arhitektu dokumentācijām no Šveices, sākot caur Islandi un Skandināviju, neviens izcilākais projekts nav bijis bez izmaiņām, nevis tā iemesla dēļ, kad nav bijis kaut kāds laiks un tā līdzīgi, bet tāpēc, ka pats process ir tik sarežģīts, ka nav iespējams iztikt bez izmaiņām. Un ja to birokratizē, kā tas notiek pie mums, pie tam uz relatīvi nacionālo mutāciju, tā es to gribētu nosaukt, likumdošanas, kas neņem vērā, kur virzās Eiropa tādā veidā, tad mēs nonākam diezgan dziļā strupceļā, un tāpēc sev uzdot to jautājumu, ja mēs relatīvi ātri, diezgan revolucionāri nepamainīsim šo likumdošanas ietvaru būvniecības nozarē, ja mēs nemēģināsim piemēroties labākajiem reģioniem, šī gadījumā Skandināvijas reģioniem likumdošanas ziņā. Ja mēs nevienkāršosim šo birokrātiju, ja mēs nenoliksim tehnisko atbildību uz industriju, savukārt publisko atbildību uz valsts iestādēm, tad mēs netiksim galā ar tiem uzdevumiem un diezgan strauji atpaliksim no Rietuma Eiropas būvniecības industrijas kā tādas. Un tas varbūt ievads. Paldies, Uldi. Uldis minēja noteiktu summu miljardu, kur arhitektiem sava atbildība apgūšana. Es pieņemu, Uldi, ka tu domāji Eiropas Savienības nākošo plānošanas periodu, kas kopā Latvijai dod 4,7 miljardus eiro. Būvniecībā, jeb ar būvniecību saistītās nozarēs, Uldis minēja mazliet citu ciparu, tātad mēs saprotam, par ko mēs runājam. Tas ir šis ietvars, par ko mēs esam ļoti atbildīgi. Mēs visi bijām lepni, ka Latvija pirmā noslēdza līgumu ar Eiropas komisiju, principā par šo naudas lietojumu. Jāsaka, ka atkal mēs bijām labi gadu atpakaļ šī procesā, mēs tagad jau atkal iekavējam, un jūs visi zināt, kā tas notiek ar Eiropas Savienības naudu, tie termiņi ir strikti un sprieži un attiecināmās izmaksas un tā tālāk. Un tad tieši projektētājiem un būvniekiem tas periods paliek beigās stipri īss, kad ir beigti visi birokrātiskie procesi. Mēs iesākām ļoti labi kā šo plānošanas periodu, man liekas, tagad jau ir kavējumi. Paldies, Uldi. Iezīmējot to, kas attiecās eksporta spēju, minēja vienkārši, ka tur ir vismaz 2 reizes iespēja palielināt to, un to daudz valsts dara, eksportē gan arhitektūras pakalpojumu, gan būvniecības pakalpojumu. Vai tu gribēji vēl sīkāk detalizēt un dot kādu recepti, kā tas ir darāms, īpaši ņemot vērā tavu pieredzi? Man liekas, ka pirmkārt tā lielākā problēma ir, ja mums ir labi piemēri, kā mēs to parasti darām, tad mēs cenšamies no viņiem mācīties. Man liekas, man ir tāds sajūta, ka mēs no viņiem nemācamies. Ja Skandināvi mūs uzskata par mājas tirgu un viņi ir pietiekami liberāli, tāpēc arī Skandināviem mūsu būvniekiem, projektētājiem ieiet ir relatīvi viegli, tad jautājums, kāpēc mums vismaz nevajadzētu kā minimums iepazīties ar viņu likumdošanas ietvaru jau no augstskolas līmenī. Tas nozīmē, kāpēc mums nevajadzētu pārņemt to, pieņemsim projektēšanā, praktiski tur notiek viss 3D vidē.
Un ja es iedomājos, ka mūsu mazie arhīvu biroji, teiksim, kur šīs teklas programmatūras maksā 10 000, teiksim, viņu uzturēšanu. Protams, viņi nevar atļauties to. Ja mēs runājam, ka mēs elektroniskā vidē dodam savas dokumentācijas un kur apmēram 10 projektēšanas līmeņi, un katram visiem no tiem ir skaidrs, kurš ko līmenis izsaks, kurā brīdī dokumentācija var tikt nodot ražošanai. Tas ir 3D līmenis. Ģenerāli uzņēmēji tālmē 3D modeļiem, lai izslēgtu visas kļūdas. Tad ja tas mums ir vienkārši vajadzīgs sasprindrums, lai ielētu šajā 3D vidē kā minimums, jo tā dod ārkārtīgi daudz pozitīvas lietas pēc tā. Un šis ietvers, ja mēs varam pārņemt labo, mēs izdarām jau divas lietas. Mēs ne tikai kļūstam eksportspējīgāk, jo šī juridiski tehniskā vide jāzina, un arī mentāli viņi jābūt. Bet mēs faktiski Latvijas teritoriju un būvniecības nozari padarām interesantāk ārvalstu, rietumvalstu, skandināvu investoriem, jo viņi zina, ka tad šī vide viņiem ir pieņemama. Saprotam. Mēs neslēdzam Latvijā ar ārvalstu investoriem līgumus, kur ir vai nu uz VOB bāzes Vācijā, ja tur nāk no Vācijas kāds, vai uz ABB bāzes, teiksim, no Zviedrijas un tā līdzīgi. Tad faktiski tā neusticība mūsu šim industrijas juridiskajam ietvaram no ārvalstu investoriem puses ir pietiekami liela, jo viņi tā konstitūcija nestabila un ir asimetrijā. Labi, paldies, Uldi, par precizējumu. Vai turpinot mēs varētu lūgt tā firmas L4 vadītāju Gunāru Valingu dot savu ieskatu no tādas inženieru konsultācijas firmas pieredzes, bet tie jautājumi, Gunāri, ja varu bilst, paliktu tie paši. Mēs domājam par konkurētspēju, par eksporta spēju, mēs domājam par ēnu ekonomiku, un mēs domājam arī par atbildības procesu, ko Vilēm mums arī dos skaistām. Varbūt jūsu viedoklis. Aptuveni 2 gadu atpakaļ es priekš sevis nopirku tādu skrūvu, viņa ir bišķi savādāku skrūvu nekā parasti, un es biju baigi pārsteigts par to, viņa tad ir jāizjauc, un šī paplāksne. Tad viņu būtu vajadzētu, vai šaiba, latviski, nav latviski šaiba, jā. Viņu vajadzētu būt otrā rokā, un man bija pārsteigums par to, ka es nočakarējos ilgāk nekā mans puika, kuram bija 8 gadi. Un, ticiet man, es esmu skrūvējis diezgan pietiekoši daudz, jā. Bet, tā gadījās, kā ne, bet puika to atrisināja ātrāk, jā. Es pēc tam varu kādam iedot pamēģināt, jā. Bet tur ir knips, jā, es arī domāju 3 dimensijas, 4 dimensijas, bet bija savādāks knips, jo šeit viena pusi piemetināta, otrā ir kaut kāda varianti, jā. Bet tad puika atrisināja ātrāk. Un ko es gribu ar to pateikt? Faktiski, jau arī pirmais runātājs iesāk ar to, ka uz to lietu var paskatīties arī nedaudz savādāk. Mēs varbūt esam ieciklējušies uz kaut ko, un arī skatoties uz šiem pētījumiem, man kā inženierim bieži vien patīk domāt, tad dotie, un tad, ko tad mums vajag aprēķināt. Nevis uzreiz mesties kaut kādās aprēķina formulās, kurās pēc tam dotie mainās, un tā beigās tas ir vienīgs kaut kāds riņķis. Ja? Un tad uzdevums, ko aprēķināt, un tad, protams, arī vajadzētu pārbaudas veikt. Un skatoties šos visus datus, kas šeit bija, iedot, es arī izlasīju tos pielikumus, un tad bija 3 uzņēmumi, 3 datubāzes, un man pārsteidz šie dati, kad ir faktiski arī Jurijs pirms tam pieminēja, kad ir 5000 būvkomersanti, faktiski strādā 24000 pēc vidu datubāzes. Tad nesaprot, kas tad ir par dotajiem. Un, piemēram, arī tagad tikko novitāte ir par 80% tātad vidējā alga. Un es domāju, kā tas ietekmē algu. Kā tas ietekmē? Un es tā skatos, jā. Diezgan interesanti, kad vidējā 126 stundas sanāk, kad strādā vidēji darba vietā, jā. Vai ar likmi 5,69. Un pie tā vēl būdarba vadītāji. Pēc šiem datiem sanāk strādā vispār vidēji 100 stundas tikai. Un tad ir jautājums, kāpēc? Bet faktiski atbildes uz to, kāpēc tur nebija dots. Es domāju, ka
visdrīzākais jau, kad atskaitēs, lai sasniegtu kaut kādus datus, mēs samazinām, nevis ir 168, bet ir 120, tā rezultātā šī vidējā likuma arī ceļās, un faktiski sanāk tā, ka mēs muļķojam paši sevi, ja? Un par mums projektētājiem arhitektiem, es teiktu tā, arī arhitektu likuma un projektētāju likuma pēdējo 3 mēnešu laikā ir pakāpusies. Viņi vēl joprojām ir tur robežās ap 6-7 eiro, kas ir nepietiekoša. Un runājot par BVKB pētījumu, par tehnisko regulējumu, protams, es piekrītu, bet es noteikti gribētu izsvērt vienu punktu, kas man visvairāk šķita, par ko būtu tieši jārunā saistībā ar šo skrūvi, kad visi vēlas noteikti kvalitatīvākus projektus, un tad varbūt sākam domāt par to, kādā veidā šos kvalitatīvākos projektus dabūt, kādā veidā viņus izstrādāt, atvēlot pietiekoši daudz laika. Varbūt tā ir viena no metodēm. Un tur ir vēl daudz lietas, ko varētu darīt. Viena no tām metodēm tieši ir tā, kad ir projektēšanas birojas, kurā ir varbūt vidēji, nevis kā tagad ir 2 cilvēki, varbūt vai 1,3, bet tiecamies, kad mēs zinām, ka mēs tiecamies, kad uz projektēšanas birojas būtu normāli, ka ir 5 cilvēki, 8. Arī tas būtu kaut kāds mērķis, kuriem mēs ejam, un tajā mirklī mēs varētu Skandināvijas tirgu iet veiksmīgāk. Noteikti, rezumējot visu šo, būtu runa par standarta līgumiem, kas ir manā šeit samērā vienkārši. Cik es saprotu, BVKB jau ekspertīzē būs standarta līgumi, ka tur būs visi vienmēr vienādi. Es domāju, projektēšanai, tīpaši uz publisko sektoru, nav nekāda problēma ieviest standarta līgumu. Tā skaitā arī uz autoru uzraudzību. Jo tā izpratne par autoru uzraudzību ir ļoti dažāda, tieši tāpat kā par būvuzraudzību. Un, tas būtu tāds pavisam tā ļoti ātri izstāstot. Ja? Tā kā man ir skrovi. Puika man vindēja. Paldies Gunaram Valingam par to skrūvi. Es varbūt būtu vēlējies privāti mazliet nodalīt tos jautājumus striktāk un saņemt varbūt konkrētākus ieteikumus. Es domāju, ka mēs esam pietiekami maz šī auditorijā, mēs varam arī iejaukties runātāju teiktajā un dot savus komentārus un padarīt to sarunu pilnīgi dzīvāku. Bet, jebkurā gadījumā, paldies jums par to. Es sapratu, ka mēs gribētu tā kā līdzīgi ar pašvaldību reformu, kā mēs tos pagasts apvienojam sāpīgi, tad mēs iet uz lielākiem birojiem, iet uz standarta līgumiem. Tā būtu viena lieta, kas apvienojumā būtu Pīlēnkungu teikt to par to, ka ģenerāla uzņēmējs uzņemās lielu daļu no tehniskā procesa pēc skiču projekta stadijas, ko veic arhitekts, nepazaudējot savu autorību. Tur mēs varētu kaut kādu miedarbību šī procesā rast, un tas dot kaut kādu iespējamu konkurēt spēju un tā tālāk. Es gribu arī teikt, ka mēs arhitekti esam tā kā paralēli analizējuši to vidi un saskaitījuši, ka 789 uzņēmēji nosacīt Latvijā piedāvā projektēšanas pakalpojumu, bet tad mēs arī skatāmies, kas notiek pēc tam tajā tirgū, kad visi tie darbi ir izsolīti, tad mēs konstatējam, ka 25% no visu šī kopuma paņem 6 biroji projektētāji, kur ir nopietnas lauks pārdomām, kas tad notiek tajā procesā, un tad mēs nonākam pie tām kompānijām, kas piedāvā pakalpojumu ļoti plašā spektrā, patiesībā paši ar šo pakalpojumu neveicot, bet sadalot to tālāk. Un kāda tur tā cenu politika iestājas, tā kā tā ir vēl viena lieta, ko mēs domājam gan par ēnu ekonomiku, gan par konkurences spēju būtu vērts analizēt. Ja mēs esam uzklausījuši arhitektu uzņēmēju, tādu inženieru konsultācijas pusi, es domāju, būtu tikai godīgi pievērsties kārtīgiem un pieredzējušiem būvniekiem Latvijas tirgu. Māris Saukāns, RBS skals, lūdzu Māris. Jā, labdien! Labdien visiem, kas ir atnākuši. It sevišķi tiem, kas nāk uz katru konferenci, uz kurā es piedalos. Un neklātienē arī gribu pasveicināt tos, kuri konsekventi nenāk uz konferencē. Viņiem būtu jānāk uz šejien.
Manuprāt, šī ir profesionāla diskusija, kur var iegūt zināšanas, nevis viedokli. Ceļš no cilvēkiem, kuri katru dienu strādā nozarē un praktiski saskarās ar tām problēmām, kuras ir. Jo, manuprāt, šī atšķirības starp viedokli un zināšanām mūs ved tur, kur Pīlēna kungs tā ļoti maigi izteicās. Viņš teica, ka šī situācija mūs ved strupceļā. Mums celtniekiem ir cits vārds. Es viņu neteikšu, jūs iedomājaties, ja? Kur viņš mūs ved, un pat iespējams mēs tur arī atrodamies. Tātad 3 lietas, ko Drības kungs akcentē, tātad ēnu ekonomika, uzņēmuma konkurences spēja, būvju kvalitāte un drošība. Kādreiz cilvēks strīdās, uz kā turās zeme, uz 3 vaļiem vai 3 zīloņiem. Taisnība izrādījās nevienam ne otram, bet šie ir tie 3 vaļi vai 3 zīloņi, uz kuriem, manuprāt, celtniecība, ieskaitot projektēšanu, viss, kas mēs esam iesaistīti šajā nozarē, turās vispār sabiedrības attīstība, viņas pastāvēšana, viņas mērķu realizācija. Es mēģināšu paskatīties to drusi no tādas lielākas konstrukcijas, varbūt tik dikti neiedziļinoties, vai tas vidējais punkts. Es arī izlasīju visus tos pētījumus. Viņi ļoti gari. Nenormāli daudz. Bija saīsinātās versijas māja. Jā. Es viņas tikai atradu pēc tam par nožēlu. Es domāju, ka tā problēma slēpjas kaut kur citur. Viss šīs lietas ir absolūti saistītas. Mēs esam konsekventi pamēģinājuši dažādas metodikas, dažādas sistemātikas, bet mēs neesam paskatījušies dziļāk cēloņu seku likumā, kas, manuprāt, ir neatraujams ne tikai būvniecībā, bet vispār. Un visas metodikas, kuras mēs līdz šim esam ieviesuši un pamēģinājuši, daži pat ir izrādījušās darbspējīgas, bet viņas vairāk vai mazāk ir represīvas metodas. Vai nu kaut kādā veidā ierobežojušas, viņas nevienas nav uz attīstību. Vai mēs varam atbildēt šodien, ja es jums uzdot jautājumu? Kādas tad ir būvniecības, ir celtniecības nozares vadlīnijas, kā vienas no lielākajām tautsaimniecības nozarēm nākotnes perspektīvas, ja ko mēs gribam sasniegt, ko mēs sagaidām no viņas, kādu mēs viņam gribam būt? Es par to aizdomājušies. Es kādreiz ar to nedomāju. Viņu nav īsti. Tad, ja viņas pat kaut kur ir, viņas ir absolūti formāls. Viņas nav darbspējīgas. Un to apstiprina dati. Tad, piemēram, ja mēs runājam par ēnu ekonomikas, es nebūšu pirmais, kas šo vārdu pateicis, jau vienu vārdu ieminējis, teikšu arī otru, kas čakarē ārā pasākumu, tad ir ēna ekonomika. Visos viņas izpausmes veidos. Tad, ja mēs skatāmies datus, tad Igaunijā kā reizi ir 2 reizes lielāks atalgojums pēc atzīmes nekā viņš ir Latvijā un Lietuvā. No attālums īsti nav tik liels mūsu starpā. Valstis tik ļoti neatšķirās, bet atšķirība, kā tiek veikti darbi un kāda ir attieksme un izglītība par šiem jautājumiem, kā reiz atšķirās 2 reizes, un tas ļoti liek aizdomāties, kāpēc tā ir. Vēl par datiem runājot. Manuprāt, tad, kad es kaut kur ceļoju, man jautā, ko tu dari? Es kaut ko daru to un to. Kur tu strādā? Strādāju celtniecībā. Ok. Tad cik jums valstī ir nodarbināti tajā celtniecībā? Es saku, vidēji kāda 8, 9. Labs parametrs. Tad jums notiek tur attīstība, strādā cilvēki. Tas nav maz, tas ir daudz. Un kādā veidā notiek tā pāraudzība? Mēs tur paši kaut kā tiekam galā. Ko nozīmē paši tiekam galā? Un šobrīd ir 3 galvenās darbības personas. Tas ir klients, tas ir celtnieks, arhitekts un vispārējos, kā es minēju, un lietotājs. Visi šie 3 šobrīd it kā strādā kopā, bet tajā pašā laikā, protams, kas ir normāli pārstāv savas intereses, bet kur, manuprāt, ir problēma, ka viņi pārstāv tikai un vienīgi ekonomiskās intereses. Gan klients, gan izpildītājs un arī patērētājs. Kāpēc viņi pārstāv tad tikai ekonomiskās intereses? Tāpēc, ka tendence un nostādījums šobrīd, arī politiskais uzstādījums ir tāds.
ātri, lēti, un lai neviens nav atbildīgs par to. Mēs to visu saliekam folderī, un tad, ja pienāks laiks, mēs viņu ņemsim ārā. Kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka mums nav šīs ilgtermiņa politikas. Lai kā mums negribās par tādiem vārdiem, tādā konstrukcijā runāt, bet kamēr viņas nebūs, un mēs nevarēsim nodefinēt, kādu mēs gribam to nozari, kādus mēs gribam redzēt tos projektus, vai viņi ir ilgtermiņā noturīgi ar visaugstāko nodzilumu izturību un ar labākiem siltuma koeficientiem, vai viņas ir kā pagaidu būves, vai mēs iesim uz brīnu standartiem un domāsim tikai par ekoloģiju, vai kā savādāk. Mums nav šī vienota redzējuma. Līdz ar to šobrīd notiek milzīgas manipulācijas. Mums ir N pasūtītāji, kuriem ir viedoklis par būvniecību. Mums šobrīd pasūtītājs ir Izglītības ministrija, mums pasūtītājs ir Kultūras ministrija, mums pasūtītājs ir Aizsardzības ministrija, Veselības ministrija, un katrai ir viedoklis. Tas savā ziņā nav slikti, tāpēc, ka viņiem ir savas profesionālās zināšanas par to, ko vajag realizēt viņa projektos. Bet par būvniecības procedūru, atbildībām un pārējām lietām šobrīd vienotas vertikālas. Kā panākt to, lai būtu šī konkrētā vīzija, nav. Līdz ar to ir iespēja manipulēt un izšķīst tādā vertikālā, kur mēs šobrīd esam. Manuprāt, viens no pirmajiem ierosinājumiem, lai visus šos 3 jautājumus kaut kādā veidā rosinātu, vest labākus ārā no tās vietas, kā Pielēna kungs nosauc no strupceļa, būtu nodot to vienai institūcijai ar vienotu vertikāli, kā piemēru minot satiksmes ministriju, kura ir konkrēts pasūtītais ceļniekiem. Vai mums ir daudz problēmas pie ceļiem? Jā, viņas ir kā jebkurā ražojušajā sfērā, lielāks vai mazāks. Mums vienmēr gribās kvalitāti labāku, vēl kaut ko. Bet tur saskarās 2 profesionāli spēlētāji. Gan pasūtītājs, gan izpildītājs. Un lai kā nebūtu pie tā ekonomiskās varēšanas, kāda mums ir, mēs nevaram teikt, ka mums visi ceļi ir strupceļā. Viņi paliek tomēr aizvien lēnām labāk. Vēl kā piemēru likšu klāt, es šodien pat nācu šo konferenci, es biju Kultūras ministrijā, un mēs, paldies Ripskungam, mēs tiešām esam pabeiguši, manuprāt, vienu no valstī vismaz publiski ievērojamākajiem objektiem, ar ko mēs arī visi lepojamies, gan kā celtnieki, gan kā sabiedrības locekļi. Un mums ir kaut kādas lietas, kur mums ir savas domstarpības, kur mēs interpretējam vienu lietu vai otru lietu. Bet faktiski jau sarunas sākumā, tas, ko pasaka Kultūras ministrija, saka, bet celtnieki, mēs neesam celtnieki. Mēs neesam celtniecības ministrija. Mēs nezinām, kā jāpēc. Bet mums liekas tā. Tad jau viņi saknē norāda to problemātiku, to cēloni, kurš būtu jārisina. Lai iespējams mēs šīs lietas kaut kādā veidā sakārtot. Par šiem jautājumiem es esmu runājis vienmēr, tādēļ centos, cik var neatkārtoties, lai gan, kad tas ir grūti, tādēļ, ka par šiem jautājumiem, manuprāt, mēs runājam ilgi. Pagaidām ir simptomi, kas liecina, ka mēs kaut ko varētu mainīt. Tādi ir vērojumi, bet tādas tendences, kā kopējas sadarbības, kur ir partnerība, un viņa palīdzētu mums tā kā ilgtermiņā nostiprināt šo redzējumu, uz ko tad mēs ejam un kā mēs gribam, visticamāk nebūs. Ja es viņu neredzu, un tas saskan ar pēdējo punktu, ko Ripskungs jautāja šīs dienas konferencē, tad ir par eksportu. Ja mēs esam iekšēji nevaroši, ja mums ir, teiksim, mazspēja, tad mēs nevaram būt stipri uz ārpusi. Šobrīd ir ļoti ērti teikt, čaļi tā, mājās darīt nav ko, meklējam darbu ārpusē. Skaidrs, darba nav, meklējam ārpusē. Kurš stiprāks, kaut ko saņem, kaut ko dabūna, kaut ko izcīna. UPB tam ir, protams, ļoti labs, un es domāju, ka pat labākais valstī piemērs. Bet čaļi, kuri arī varbūt varoši, bet kaut kādu iemeslu dēļ tajā brīdī nav tik stipri, viņi salūst un viss izbeidzās. Tad pēdējā nauda arī tur ir iztērēta un viss ir beidzies. Kāpēc tā ir? Mēs arī būsim godīgi, tas varbūt ne ļoti patiks kolēģiem blakus sēžot labajā pusē, bet katrā tirgu tomēr ir vairāk vai mazāk kāda
pazīme par mīksto protekcionismu, es viņu tā saucu. Ka tie uzņēmumi, kuri strādā savā reģionā, nodarbina cilvēkus, ir ilgtermiņa spēlētāji, uztur ļoti daudz darba vietas. Un ir sevišķi celtniecībā, kur normālā sabiedrībā vai valstī mēs celtniecības nozari un cilvēks, kas tajā strādā, uzskatām gan par strateģisku nozīmi, gan par strateģiskām darba vietām, tāpēc, ka tas primāri ir saistīts ar valsts un sabiedrības attīstību. Un pilnīgi normāli, ka šajās valstīs šis mīkstais protekcionisms notiek. Tad viņiem ir zināma prioritāte. Mēs strādājam 23 gadus mūsu uzņēmums kā. Mēs vidēji nodarbinām no 600 līdz 800 darbiniekiem vidēji gadā, atkarībā no projektu lieluma, bet mazāk par 600 tā kā nav bijis. Līdz ar to mēs diezgan klātienē jūtam to, vai tas, ko es saucu par mīksto protekcionismu Latvijas valstī strādā vai nestrādā. Vai mēs esam sociālais partneris vai neesam. Nu tā un tā. Tā 50-50. Es nerunāju par to un negribu teikt, nē, tagad viss atdodiet tikai šeit. Mums, pareizi teica, mums jātīstās kopā ar Eiropu, mums jāņem ir jaunas prakses, un arī Latvijas Nacionālā biblioteka bija ļoti labs piemērs, kas sadarbojās speciālisti ne tikai no daudzām valstīm, no daudzām kontinentiem. Mēs runājam visi vienā pirdik valodā. Mēs runājam profesionālā valodā par darbu izpildījumu, vienādā sapratnē par kvalitāti un prasībām, kā tas ir. Un tam bija atbilstoši arī finansējums. Mēs viņu varējām lietot arī tam, par ko jūs šodien jau vairāk esat runājuši par drošību un kvalitāti. Nu, kā mēs varam runāt par drošību un kvalitāti, ja mēs tam vispār nevēlatam līdzekļus? Ja šodien, teiksim, mūsu konkurence starpā, izņemot, protams, šo divu, ir balstīta faktiski uz nodokļu rēķinu. Bet to jau es nepasaku. To taču pasaka valsts ieņēmuma dienests. Un vai jūs kāds gribat runāt pretī valsts ieņēmuma dienestam? Vai ne? 48% ir nelegālā nodarbinātība. Par kādu konkurenci mēs vispār varam runāt? Man liekas ļoti grūti par viņu runāt. Kā mums runāt par vienādu konkurenci un attīstību, ja mums ir pilnīgi totāli dažādi iepirkumi par vienu un to pašu priekšmetu? Tāpēc, ja mēs gribam nopirkt tehnikumu, tad Daugavpilī būs viens iepirkums, viņš būs daugopilisks, Ventspilī būs ventspilisks, un Rīgā būs viss kārtībā. Vai kā mēs varam runāt par salīdzināmiem lielumiem, ja mums nav vienotas aprēķina metodikas? Tādas mums arī nav. Mēs tur rēķinām kā mākam. Mēs tur pārpērkam tāmētājus viens no otru visādi izņemot šo divu uzņēmumu starpā. Un to profesionālā pasūtītāju mums jau nav nemaz tik daudz. Jā, mums ir valsts nekustamā īpašuma aģentūra, es negribu nonievāt citus centienus. Jā. Bet, manuprāt, tā pieredze rāda, ka strādājot ar tām institūcijām, kur viņiem nav laika nodarboties ar savu profesionālo darbību līdz galam, cik tas ir nepieciešams. Ir sevišķi veselības jomā, kas ir viens no vispār valsts pamatiem. Viņiem vēl ir jānodarbojas un pēc likuma pantiem visu priekšā, ieskaitot publisko nopēršanu, jābūt atbildīgiem arī par būvniecības procesu veikšanu. Tas pat nav retorisks jautājums. Tas jautājums ir, vai tas vispār ir normāli. Tātad kopumā es gribētu teikt, ka ja mēs nekārtojam cēloņus, bet tikai cīnāmies ar sekām, mēs neatrisināsim jautājumu par konkurētspēju, kur ir vienādi spēles noteikumi. Tas ir pamats, un tad jau nu katram pēc varēšanām un iespējām. Mēs nevarēsim secīgi nākošais runāt par būvju kvalitāti un drošību. Viņi ies aizvien dziļāk strupceļā. Un nekas nemazinās, ja nebūs instrumentu, normāli instrumenti, bez represīvajiem instrumentiem, kā mazināt ēnu ekonomiku. Bet tas jau ir mūsu valsts augstākās varas izpildē, ministrs kabineta
vara domāt par to, vai nodokļu politika Latvijā kā tāda ir labvēlīga investīcijām, uzņēmējiem, attīstībai. Ja jūs prasiet man, es saku nav. Paldies par uzmanību. Paldies Mārim Saukānam. Ventspilī šodien iepirkumiem droši vien brīvdiena, jo Lembergs precās. Es atvainojos, es nezināju, es ņem vārdus atpakaļ. Nopietnām lietām paldies Saukāna kungam par ieteikumiem. Man šķiet viena būtiska lieta bija, Māri, ko minēja, ka mūsu institūcijas, tā skaitā cienījamas institūcijas, ministrijas, patiesībā nodarbojas sev neraksturīgām funkcijām. Un kultūras ministrija bija tāds piemērs, lai arī mēs bijām vairāk gadījumā labi partneri ar būvniekiem, bet tas principā nav jādara ministrijām. Ne, droši vien ne labklājības vai veselības vai kultūras vai aizsardzības. Tai būtu jābūt vienai valsts politikai, kur profesionāli cilvēki nodarbojas. Mēs droši vien visi savā valstī domājam, ka tā būs nekustamo īpašumu aģentūra, valsts nekustamo īpašumu. Tas, diemžēl, tā nav realizējies mūsu valstī, un tur varētu katra ministrija nākt savu tiešo profesionālo kompetenci klāt, bet būtu viena institūcija, kas to profesionāli dara. Es ļoti atvainojos, ja valsts nekustamo īpašumu kāds ir klāt, bet visi projekti, kas ir bijuši valsts nekustamo īpašumu virzīti, tai skaitā ļoti profesionālās jomās, kuras piederīgas katrai ministrijai, patiesībā termiņos ir iestrēguši, izrādījušies dārgi, valstī ne īpaši izdevīgi, un izrādījās, ka pat darot šīs neraksturīgās funkcijas, bieži vien ministrijām, ka ministrijas šā vai tā ir tikušas tiem uzdevumiem galā, kultūras ministrija konkrēti izvēlās vienu konkrētu modelu, un Saukāna kungs to pieminēja, tātad bija FIDIG līgums, sarkanā grāmata pamatā, tas bija dokuments, ko visi mēs tā kā sapratām un lietojumiem, plus bija starptautisks uzraugts, tā bija kompānija Hill International. Mēs zinām, ka Hill International operē apmēram 69 pasaules valstīs. Būvniecības objekti, ko viņi pieskata gada laikā, ir aptuveni par 10 miljardiem dolāru. Tā ir kaut kāda noteikta kompetence un pieredze. Varbūt būs atšķirīgi viedokļi. Otrs, ko Saukāna kungs tas norādīja uz 48% nelegālo nodarbinātību, bet šķiet vēl viena piezīme, ko teica, bija tas, ka neredz, ka būvniecībā būtu noteikti stratēģija vai vīzija, jo pietiekami liels procents valsts ekonomikas ir šai nozarē piekritīgs, un visticamāk, ka tai būtu jābūt ekonomikas ministrijai un attiecīgi visam ministru kabinetam ieinteresētam, lai šāda stratēģija būtu. Ja mēs visi ieskatām to par pareizi, tad pie tā būtu droši vien vēl vērts atgriezties. Es domāju, mūsu ārzemju ekspertu kolēģi vēl varbūt mazliet apdomā mūsu puses eksperti, paneļa dalībnieki teikto, bet ja jums kaut kas palika pilnīgi neskaidrs vai vēl precizējums no tā, ko teica Valinga Pīlēna vai Saukāna kungi, varētu jūs arī lūgt precizēt viņiem savu viedokli, un tad mēs pēc tam vērstos pie saviem viesiem ekspertiem no mūsu partneru valstīm, lai viņi teiktu savu redzējumu, vai kādam ir jautājums vai precizējums paneļa dalībniekiem, ko viņi ir jums līdz šim teikuši, vai kāds ir bijis viņu vēstījums. Jūties brīvi. Es jau teicu, man liekas, arī varbūt iestarpinājumi no publikas, un tas tikai liecinātu mums par vienu normālu sarunu vai diskusiju. Jā, lūdzu. Tūliņ būs mikrofoniņš meitēnē, jums jau tuvojās vasarīgā tīšētā. Pilēnam jautājumu. Par mazajiem un lielajiem projektēšanas birojiem. Man šķiet, ka mazām firmām ir savas nišas arī. Viņi projektē gan privātumājas, gan, teiksim, skate parkus, velotrāsas un tā tālāk. Tātad jūs jautājums ir, kad jūs redzat arī nišu mazajiem birojiem. Es domāju, ka mazajiem firmām arī. Patiesībā tas jautājums jādara gan starp Gunāru Valingu un Uldu Pīlēnu, jo tieši ieteikums
kompānijām, kas sniedz projektēšanas pakalpojumu, kas zem 8 cilvēkiem būtu kā nereiklam. Lūdzu, kungi, jūs droši vien abi atbildēsiet. Es varbūt, paturpināšu. Protams, ka maziem birojiem ir savu nišu un arī ekspertu birojiem un tam līdzīgi. Es runāju par to, ka mums visa industrija ir jāpārstrukturē atbilstoši šī laika uzdevumiem. Un šī laika uzdevumi ir daudz sarežģītāki nekā šobrīd ir strukturēta industrija. Tas nozīmē mazais projektēšanas birojs, tā vienalga, cik tur ir cilvēki, 2 vai 3, viņš ir atbilst kaut kādam uzdevumu līmenim, tā kā jūs sagat tur privāti mājas var projektēt. Bet mēs runājam par uzdevumiem, lai nācija no kāda mēs esam Eiropā pirmspēdējā vietā vai 3. no beigām, nokļūtu kaut kur tuvāk vidusdaļai, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs emocionāls jautājums. Ja nācija, ja valsts nevirzās uz kaut kādiem lieliem, sarežģītākiem uzdevumiem, tad viņi arī tur kuļāsies aiz mugurē. Un es par to runāju, ka mēs esam šobrīd nokavējuši šo laiku, un iespējams šī laika nokavēšana ir mērāma kaut vai 91. gada arhitektu savienības kongresā, kur mēs abi bijām, un kur lielākā daļa arhitektu tomēr gribēja palikt klubu sastāvā kā arhitektu savienības. Nevis aktīvi veidot organizāciju, kas ietekmē valsts procesu būvniecībā. Jā, profesijas kamera vai kaut kas līdzīgs. Un tas ir tas, tad nedomājiet, ka tā mana filozofija ir iznīcināt mazo, tāpat kā pamežs ir vajadzīgs lielā mežā, lai noturētu tos spriegumus. Bet tas, kad ir pilnīgi citā proporcijā jāuzbūvē gan atsevišķas profesijas, kas ir būvniecības industrijā, gan jāpārdala spēki, tas, ko Māris runāja par pasūtītāju profesionalitāti. Ja mēs pārmiksējam to profesionāļu, to rosalu savādākā veidā un pārkārtojam valsts sektorā gana daudz profesionāļus, kur var runāt savietojamības līmenī, tad jau iestājās pirmais, komunikācijas līmenis augstākā veidā. Bet vēlreiz tas, ko es mēģinu teikt, pastāvēšana uz to, ka mazām vienībām arī ir nišas, mūs nevirz uz priekšu, mums jāizvirz augstāku uzdevumu, lielāku uzdevumu. Mazi biroji nekad nebūs eksportspējīgi, ticiet man, tīri no tās organizācijas viedokļa. Mazi biroji nespējas reinvestēt ar vien jaunās tehnoloģijās. Mazi biroji nespējas savus darbiniekus tik tālu izglītot un nenotiks šī dziļākā specializācija. Tas mūsu uzdevums ir dzīvot sarežģītākā sabiedrībā. Sarežģītāk arī veidojot savu vietu augstākā šajā sarežģītākajā sabiedrībā. Šodien būs vairs nav tās būs, kas bija 19. gadsimtā. Ja? Kolēģi sēž blakus, viņš nodarbojās ar lietām, kas, 50 gadus atpakaļ bija absolūtā niša. Ja? Šodien tā ir absolūtai mainstreams, ja, fasāžu, veidināmo fasāžu konstrukciju izveidošanu tam līdzīgi. Un man liekas, ka tas ir tas pats būtiskākais. Mēs nedrīkstam atslābt domāšanā, mēs nedrīkstam atslābt konkurētspējas izveidošanā. Un es varbūt negribu būt tik pesimistisks, kā Māris, lai gan viņam, protams, ir liela taisnība. Ja? Bet jau viedoklis atšķirās tikai kā nosaukt to vietu, kur mēs esam. Es teicu, ka mēs esam ceļā uz strupceļu, un viņš teica, ka mēs jau esam uz strupceļā. Bet man ir drīzāk otra tā pieeja, ka no jebkura strupceļa vismaz 3 izējas, ja, tādā veidā. Un tas motivējošais industrijai jānāk ar nopietnu grūdienu, bet viņi nevar nākt ar tādu, viņi nedrīkst nākt ar vainmanām, jo šobrīd es domāju, ka gana daudz piemēru mums ir. Un man liekas, ka mums ir vienkārši jāapzinās savas kompetences kopums, un viņš ir relatīvi zems, lai mēs varētu veikt revolucionāru modeļu maiņas, kas nodrošina vispilnīgu šo kompleksu pēc kaut kāda nacionālā, īpatnējā, tikai vienreizējā plāna. Un man liekas, ka patiešām mēs pazaudēsim resursus, ja mēs nepārņemsim no pasaules to, ko mēs varam pārņemt viens pret viens. Ja mums būtu savu satiksmes noteikumu braukšanā izdomāt, līdzīgi kā mēs tagad domājam būvniecības likumdošanā. Ja? Kur tur mēs iebraukt arī internacionālā vidē? Labi, mainās tikai, kurā pusē jāsēž tur puspasaulē, tā otrai, tā, bet pārējais viss ir vienādi. Ja, ja nebūtu banku vienotie nosacījumi, kur tad mēs to savu kartu liktos? Ja? Un šeit es domāju, tā iniciatīva jānāk pašiem. Mums ir pašiem jādefinē, ko mēs gribam radīt. Mēs gribam savā burkānu dovē izaudzēt specifisku ķirbi, es nezinu, kaut kādu tam līdzīgi, tikai savu nacionālo mēslojumu viņu, tā teikt, bagātināt. Vai mēs gribam ielikt pilnīgi citā līgā, paņemot to labāko līdzi, ko mēs varam paņemt. Un mūsu uzņēmums ar
ar tiem inženieriem, un viņi mums nav maz, ir parādījis, ka no nulles ar nulle valsts atbalstu var ieiet eksporta tirgos iekšā, tepat kaimiņos kaut kur tālāk un tālāk. Tas nozīmē pamatlietas, kā izglītības, pamatkvalitātes, pamatmenedžmenta kvalitātes, pamatvēlme mentāli būt un spēja būt šajā vidē. Mums ir. Tas nozīmē, ka no tiem pašiem saskaitājumiem jāliek vienkārši cita formula, un mēs būsim ar pilnīgi citu jaudu. No turienes tas optimisms, ka man kaut pesimisms. Komenti, jā, lūdzu. Pavisam īsti komenti, es šoreiz negribu palikt parādā. To vietu, ko es nosaucu, varbūt nemaz tik slikti tūlīt nav. Arī tur mēs strādājam tā vietā. Viss kaut kas notiek. Tas, ko es galīgi neesmu pesimists, es arī turpinu strādāt, un arī tas, kāpēc esmu arī šeit liecina to, ka esmu optimists, tāpēc, ka es ceru, un es arī daru. Bet es gribēju nedaudz precizēt, ko es biju domājis kopumā, sakot šo atbildību un sabiedrisko partnerību. Tātad es tiešām gribu domāt, un man ir tam pamats, kad uzņēmumu vadītāji, daudzu arī profesionālu institūciju pārstāvi, kuri šobrīd atrodas šeit zālē, ir darījuši visu iespējamo, lai attīstītu šo nozari. Tik, cik tas ir bijis iespējams. Un viņi ir visi, arī tu, es, visi uzņēmēji, kas ir, mēs esam uzņēmušies atbildību ne tikai par saviem uzņēmumiem, mēs esam arī zināmā mērā tomēr uzņēmušies atbildību par savu nozari. Un tas, ko es gribēju pateikt, ka ir pienācis brīdis arī mūsu otras puses sadarbības partnerim uzņemties šo politisku atbildību par šo nozari, tāpēc, ka viņa ir ļoti liela un ļoti ietekmīga. Un ieklausīties profesionāļos, kurus sēž pie šī galda, kā piemēru minot, tad, kad tika likvidēta būvinspekcija, un būvinspekcijas vadītājs šobrīd atrodas šeit zālē, mēs nelūdzām, mēs kliedzām nelabā balsī, lūdzu to nedarīt. Tāpēc, ka būs strupceļš, ātrāk vai vēlāk. Nevajag to darīt. Tas tomēr ekonomisku izdevīgumu, politisku vai kādu citu, man varbūt nezināšu iemeslu dēļ tika izdarīts. Un šodien, ja es pareizi lasu vienu no projektiem traģisko seku iemesliem, kāpēc tas ir noticis, tad ir atrasts vainīgais, ir likvidēta šī institūcija. Nu, vai tas ir normāli? Tā kā nav. Labi, paldies Uldim un Mārim, paldies arī par jūsu dialogu. Uldi, atgriežoties pie tevis sākotnēji teiktā, un tieši tavu pieredzi Islandē, Norvēģijā, Zviedrijā un citur ārpus Latvijas, vai mēs varētu teikt, ka kādu no šo valstu tiem modeļiem, un tu vairāk kārt minēji Skandināvijas modeli, mēs varētu diezgan viegli un bez tādām institucionālām sāpēm, arī likumiskām sāpēm pārnest uz Latviju, jo šis bija gaisā šis jautājums par pie jaunā būvniecības regulējuma izstrādes, mēs kaut kā nespējam par to vienoties, vai šobrīd tu redzi iespēju kaut kādā mērā pie organizatoriskā modeļa atgriezties samērā vienkāršotā un valstī saprotamā veidā? Jā, es domāju, mēs esam to arī daudz domājuši arī savu speciālistu vidē. Un tā atbilde ir jā, ir iespējams pārnest kādu no, īstenībā jebkuru no Eiropas modeļiem, tikai uz laiku viņi nedaudz savādāk. Piemēram, man ļoti imponē Vācijas modelis, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka viņi pārnest uz Latviju nav iespējams vairāk iemeslu dēļ. Resursu, zinām, spētnieciskā resursu dēļ, nozares kā klāstera, faktiski intensitātes un integritātes līmeņa dēļ un vispārējās lietas. Jā. Bet Norvēģija ir mums tuvākā, tā ir savā attīstības liknē ar daudz līdzīgi kā mums mazāku menedžmentu profesionāļu kapacitāti. Un automātiski viņiem ir bijusi pietiekama nauda, lai savlaicīgi piemērotu šo likumdošanu šeit savas nācijas specifikai ar relatīvi nelielu profesionālu ietilpību. Tas nenozīmē, ka tur nav profesionalitāte, bet ar relatīvi nelielu resursu darīt lielas lietas gan infrastruktūrāli, gan visādā citādā ziņā. Un strādājot Norvēģijas vidē, pētot to nemaz tik daudz specifiskie kaut kādu pārējas elementi Latvijas likumdošana nemaz neprasītu. Jo man liekas, ka tā lielākā nelaime būtu, kā tas arī šobrīd notiek, te jebkura kataklizma būvniecības nozarē liek mainīt likumdošanu. Ko tad mēs darām? Tā likumdošana
tas sādītais deķītis, kurš jau tā ir kaut kā mēģināts specifiski, viņš tiek adīts tālāk, un jebkura kataklizma padara viņai vēl lielākām asimetrijām, un jebkura lielāka asimetrija padara spriegums citā sektorā vēl lielāk. Tagad mēs esam visi metušies kontrolēt objektus, tā skaitā būvinspekcijas jaunais birojas. Es varu pēc savas pieredzes pateikt, mūsu Vācijas būvobjektos, Zviedrijas būvobjektos, mēs būvinspektors neesam redzējuši, mēs esam tur jau 10 gadus. Šādi tad Norvēģijā gadās, jo viņam ir specifika. Tad pat laikā valsts kontrole pār šiem objektiem ir perfekta, jo viņa ir elektroniskā vidē pieejama jebkuras stadijas, jebkura dokumentācija, kur mums pilnīgi nezinām cilvēki iespējams pārēķina mūsu konstrukcijas, un ja ir problēmas, tad zvana un tam līdzīgi. Tātad viņa ir inteliģenta valsts iejaukšanās visās lietās, faktiski netraucējot procesu. Ko mēs redzam, mums ir pretējs virziens. Mums faktiski katrs, kas nav būvniecības vienā pusē, būvlaukumā var parādīties 1, 2, 3, 4, 5 inspektori, katrs ar savu to redzējumu. Vislabāk man patīk, ka būvinspektors būvlaukumā stāv un saka, man nepatīk. Kas tev nepatīk? Man nepatīk, jā. Un tas ir tas, kur mums no šīs te, tas gan ir strupceļš. Sauksim to par individuālu pieeju. Acīm redzot, būtu laiks atvadīties no individuālas pieejas, un tomēr visiem, ja mēs esam nolēmuši spēlēt šahu, tad visi spēlējam šahu, jā, uz tā šahu dēlīs, bet nevis viens spēlē šahu, otrs dāmret, jā, vai trešais to čapāja visi. Labi, paldies Uldim Pīlēnam. Man šķiet, tas tiešām bija loģiski šīs lietas izrunāt, jo mums ir labas tradīcijas Latvijā, un lai ērempreis dēli, mazmazdēli nodarbojās ar šo biznesu, bet mēs varētu negudrot tos divriteņus vairāk, tam tiek tēlēt milzu valsts resursu, un patiesībā tas iznākums nav vienmēr izcils. Mēs paši esam neapmierināti. Jūs redzējāt, jau sākumā es pieminēju šos pētījumus, ko jūs saņēmāt, ka tie paši, kas šī birokrātijas nozarē darās, vairāk par pusi ir neapmierināti ar likumisku ietvaru. Tātad kaut kāds pamats tam ir, ka tas nav bijis kvalitatīvs. Man šķiet, papildinot, ko teica par šo ģenerālu uzņēmēju, par to modeli, kā tiek process organizēts, tad svarīgi vēlreiz ir atgriezties un akcentēt, un šķiet, ka mēs visi piekrītam, tur ir svarīga sadaļa, īpaši to, ko Pīlēna kungs teica tikko, lai valsts varētu inteliģenti kontrolēt, tur jābūt noteiktam tehnoloģiju līmenim, tātad šī 3D dokumentācija atkal ir tas pamats, kur viņi var visam tikt klāt, viņi var sekot procesam, tātad tā ir vienotā tehnoloģiskā sistēmā. Ja šo saliek kopā, to ietvaru, kā tas tiek uzraudzīts, regulēts, organizēts ar perfektu dokumentāciju, ko droši vien tas viens mazais birojs, kuram mēs atstāsim savu nišu, nespējas veikt, tad šī procesā mēs varbūt būtu kaut kādu kopīgu ieguvēju un redzētu. Vai tā? Tā līdz galam nē, jo man liekas, ka mums šobrīd bija līdz šim šajos pēdējos 25 gados bija doma, ka nozare pašregulēsies. Viņi spējas ar asociācijām, ar savienībām un tam līdzīgi, ka spējas nodrošināt pati nozares pašregulēšanos. Un galīgi nepareizi jau tas nav, jo, teiksim, man patīk tas austriešu kolēģi, tā pirmā tā tabuliņa, jūs atceraties, gan tā 3-stūra tabuliņa ar dažādiem modeļiem, gan arī tā pirmā, kas bija uz X un Y asi kontrolas lielums, nosacīt sakot, pret kompetences lielumu. Tas nozīmē, jo mēs esam kompetentāki, jo mums ir vajadzīga mazāk kontrola, un jo mēs esam primitīvāk organizēti nozari, jo mums vajag lielāku kontroli. Un šobrīd, man liekas, ka tā tendence ir tajā virzienā, kāds ir pieņēmis, ka mēs esam relatīvi primitīvi, un automātiski mums vajadzīga maksimāla kontrola pa visiem atzariem. Tas ved kārtējā vai no strupceļā, vai tā kā biatlonā sodaklī, ka mēs patērēsim laiku, kad citi turpinās iet uz priekšu. Bet kāpēc nozara pati nevar izregulēties? Tāpēc, ka melnais darbs ir pelēkais darbs. ID karštēma, vienota līguma politika valstī. Viņa ir visi likumdošanas paketi. Un tur ir iekšā, protams, arī tehniskie standarti, vai CE standarti, vai Eirokoda standarti un tam līdzīgi. Bet ja mēs neatrisinām visu to vienā paketē,
Un mēs to nevarēsim atrisināt vienā paketē, tāpēc, ka lobby ir ļoti dažādi. Tad ir daudz labāk pārņemt vienu civilizētā pasaulē, tepat Eiropā esošu, funkcionējošu, pierādījušu modeli un vajadzības gadījumā iedot pārējais laika. Kāpēc runāju, ka tāda iespējamība ir, jo tomēr es atceros savā laikā, es izglītojies Austrumvācijas pusē un runājos pēc apvienošanās Vācijas ar kolēģiem. Tur brutālā veidā, praktiski bez pārējais laika, tika šis Rietumvācijas modelis implementēts Austrumvācijas telpā. Es runāju ar kolēģiem tādā laikā, ko es mācījos kopā. Viņiem pirmais gads, pusotrs bija relatīvi grūts, jo faktiski bija jāielēc pilnīgi vienā juridiskā, tehniskā, visu dinu, visādi šitādi brīnumi, VOB, BGB un kā visu tos likumdošanas sauc. Bet pēc tam šī vienotā telpa ar vienoto likumdošanas vidi vairs neradīja tādas problēmas, kādas mums. Tas nenozīmē, ka arī tur nav nelaimes gadījumi būvniecībā. Bet faktiski visa tā teritorija ieguva diezgan ātru un precīzu ietvaru, un faktiski arī tie mani kolēģi faktiski ieguva ārkārtīgi normālu konkurēt spēju šai kopējā apvienotās Vācijas telpā. Un tāpēc es nedomāju, ka mēs kā nācija esam mazāk attapīgi, ja mums faktiski valsts priekšstāvi vai vienalga kādā veidā mēs nonākam līdz kopējam modelim, kas ir implementējams, lai mēs mums laikās pareizi neiedzīvinātu. Jo jārunā visu laiku ir par to mūsu konkurētspēju nākotnē, par mūsu nākamo paudžu konkurētspēju, par viņu pieslēgumu klāt, jo šobrīd jau modernajā tehnoloģiskajā laikmetā nepāriet uz 3D vidi, un mēs esam pārgājuši kā inženieru birojas un projektēšanas birojas visās stadijās. Godīgi sakot, mēs atpaliekam ne pa dienām, bet pa stundām. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam ļaut nācijai, atpalikt tajā attīstībā. Paldies Pīlēna kungam. Ja nav kādu īpašo piezīmi, es domāju, mums ir divas. Sāksim ar telpas vidu, pēc tam jums jālabi. Tagad, kad vajadzētu tādas koncentrētas tās piezīmes, jo mums līdz kafijas pauzē vēl būtu arī jāpaspēj savus ārzemju kolēģus uzrunāt un viņu ieskatu. Jā, lūdzu. Labdien, Jānis Zāle no Cemeks kompānijas. Man tāds jautājums ir Pīlēna kungam par šo te it kā citu modeļu ieviešanu, pārņemšanu no citām valstīm. Jautājums, kā jūs redzat to tādā kontekstā, kad ja mūsu šī ēnu ekonomika ļoti lielā tieši būvniecības sektorā, kā tas varētu transformēties šajā te kontekstā, respektīvi, vai nebūs tā, ka, teiksim, ar šo te jauno modeli, jauno formu, tāpat tās mūsu diezgan attapīgie celtnieki, kur ir pieraduši strādāt šajā te ēnu segmentā, vai viņi tikpat veiksmīgi arī transformēsies un tādā veidā, tāpat tās turpināsies tāda bišķiņa, teiksim, valsts, žargonā izsakoties apčakarēšana, un attiecīgi, tas tāpat tāds riņķa dances vien sanāk. Paldies. Nē, tur gan es esmu optimists, jo strādājot Skandināvijā un Eiropā, es redzu, ka faktiski šī te melnais būvniecības sektors beidzās pie privāta māju flīzēšanas, tapesēšanas kaut kur tajā līmenī. Un kāpēc viņš tādā veidā beidzās? Tāpēc, ka ir ļoti vienkārši priekšnosacījumi. Ģenerālis atbild par saviem apakšuzņēmējiem. Mums līgumos ir rakstīts, ka mēs deleģējam kā apakšuzņēmēji tiesības ģenerāliem noņemt no mums soda naudas, ja mēs neesam samaksājuši sociālos nodokļus, algu likumus, kādas paredz šī valsts un tam līdzīgi. Tad faktiski pārgrupējot nozari, uzliekot ģenerāliem papildus atbildību, pirmkārt par ģenerālu uzņēmēju darbību nekvalificēsies virkni no uzņēmumiem, kurš šobrīd ir vidējā sektorā, jo viņa organizatoriskā struktūra neļauj izsekot tam. Notiks līdzīgs process kā Skandināvijā, kad ģenerālu uzņēmēji, Skanska, NCC, kā viņi tur saucās un tam līdzīgi, viņi savā specifikā ir uzbūvējuši iekšējo organizāciju, kuras ir iepirkšanas departamenti, kontrolas departamenti, sociālās atbildības un tam līdzīgi. Un tad ir ļoti liels vidusslānis, kas strādā kā lielie apakšuzņēmēji, bet ar šo atbildību uz augšu. Tad tā komunikācija ar valsti notiek daudz vienkāršākā veidā. Nākamais līmenis ir tas, kas mums ir par apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēju hierarhija, ka nevar būt apakšuzņēmēji 3 vai 4 līmeņos vai 5 tam līdzīgi. Maksimāli Norvēģijā, man liekas, noteikti 3 līmeņi. Punkts. Tas nozīmē nākamā līmenī. Jūs zināt, ko es domāju to ķēdi, ja? Tam līdzīgi.
Nākamais ir ID kartes, reizē kā pārbaudas kartes, kas pārbauda stundas, cik ir strādājis, kāda viņam ir likuma un tam līdzīgi. Sociālās iemaksas dažādās valstīs viņas regulētas. Tas ir viena pakete, kura radīs, protams, melnam pelēkam sektoram ļoti grūtu pārēju ielikt baltajā sektorā, un kas radīs, protams, haosu vienā lielā daļā, bet viņš sakārtos atbilstoši šī brīža zemam iekšējiem pasūtījumam, kāds ir Latvijā. Viņš ļaus pārkārtoties pirms faktiski mēs ejam nākamā finanšu perioda spicē iekšā. Un tur mēs varam ieiet daudz tīrāk, bet tā gribēšana ir ieviest vienu kompleksu modeli, nevis kaut kādas mazas niansītas. Bet es esmu absolūts optimisms, bet nevis tikai ticības optimists, bet tas, kas reāli redzējis dabā, ka tas nefunkcionē. Pie šāda modeļa nevar būt vispār melnais sektors publiskajā būvniecībā. Paldies, Uldi. Šeit bija jautājums, ja mikrofons nav. Māris Jurevičs. Inženieris strādāja Latvijā, Igaunijā. Uldis Pīlēns tikko pateica daļu no tā, ko es gribēju piebilst. Es arī atbilstu Vāciju un arī Igauniju, kur, teiksim, strādās. Mūsu likums šobrīd ir ļoti līdzīgs, kā tur ir. Un problēma jau nav likumā, kurš tagad ir diezgan vispārīgs varbūt. Tādam, kāda viņam jābūt, kāda visu likumu, kuru ielās. Kā teica, šaibas ir definēts, problēma mums ir tas, ka tais ministrs kabineta noteikumos tas viss tiek, kā Māris atkal teica, sačakarēts, būtiski sačakarēts, izdomāts visādas nevajadzīgas procedūras. Strādājot Vācijā 3,5 gadu, es būvinspektoru satiku tikai kaut kādā nodošanā beigās. Es tieši strādāju, ka bija arī tā Vācijas apvienošana, ja, un tiešām tur tās normas tika veikti pārņemts. Šobrīd jau 6. gadu strādājot Igaunijā, ļoti regulāri, vairāk lieli objekti. Arī skaidrs, es inspektoru satieku 2 reizes augstākais. Viens tas ir, kad ir kaut kāds, varbūt atļaujas jānokārto, vai, teiksim, izņēmuma gadījumos kaut kas tur neatbilst jāpaskaidro, un tad tikai nodošanas komisijā. Pārējās viss ir diezgan specifisks, ko kolēģis no Austrijas rakstīja. Tās diezgan specifisks pārbaudas, kas ir no institūcijām, kas ļoti specializētas tieši par tehnoloģijām, un mēs esam sarežģījuši. Bet vēl viena būtiska lieta, ko gribēju piebilst, kas netika piebilst, ja, tā ir izglītība. To, ko pašā sākumā rektors teica, ja, ka mums tiešām ir tā izglītība, ja netiks pārkārtot, sakārtot, un arī tās pabeidz universitāti, un tā izglītība ir arī sačakarēta, jo ir iemācītas spaidītās pogas 3 dimensijās, jaunie speciālisti, elementāras lietas, lai saprastu, kā darbojas, kas darbojas objektā, kā viņš nāk kopā. Vienkārši nesaprot, viņš pasaka, ka kompjūters pateica kļūda, un tā izglītība vien, ja to nesakārtos, tad nekas nebūs. Ja mēs šodien gribam arī inspektoriem noņemt pieredzi, tad kas tad nāks mums pārbaudīt inspektori, kuri tikko ir pabeiguši augstskolu, nostrādājuši, dabūjuši kaut kādu certifikātu un reiz būs pa būvinspektoriem. Un to virza, diemžēl, mūsu ekonomikas ministrija. Tas nozīmē, ar vieniem vārdiem mēs runājam par kvalitāti, par ilgtermiņu, otrā sakām, ka kontrolēsim ar iesācējiem. Tad jau mēs varam arī tur ielikt bez izglītības, lai saskaita punktus un viss. Bet likums ir labs, es gribēju piebilst, viņš ir jāsakārto tiešām, kā arī Igaunijā vienkārši pārņem rilu somas. Arī Latvijā ir vairākas rūpnīcas tiešām, ko es esmu piedalījies, ir uzbūvēts, kur mēs arī citos objektos pieņemam VB standartus, ir jāpieņem standarti, un viss funkcionēs. Un tie līgumi, tas jau, labi, var tur standartizēt kaut kādām konkrētām lietām, bet nevajag tās lietas sarežģīt ar visādām instrukcijām. Es gribu pateikt, piemēram, ja agrāk man bija kā inženierim jāstrādā 70–80%, un tā birokrātija man bija apmēram 20–30%. Tas šobrīd, veicot tiešām reālos darba pienākumus, tas viss ir otrādi sagriezts kājām gaisā. Mums ir objekti, kur ir Pīlēna birojas, kur mēs uzraugam, ja, un mēs redzam, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs nodarbojamies dažādiem papīriem. Ja es Igaunijā varu uztaisīt vienu slēpto darba aktu par noteiktu darba posmu, tad Latvijā man jāuztais 50. Man vēl atnāk paskatīties, vai es viņus parakstīs no rīta vai vakarā, un vai tur ir kaut kāds stundu papīrs tur atrast. Tā kā problēma ir tais instrukcijās, kas tiek ražots, lai varētu attaisnot savu darbību vairākas ierēdniecības dažādos līmeņos. Paldies, piebildu droši vien jau
vajadzētu arī tad konkretizēt uzreiz kurs, institūcijas, lai tā. Jā, ja jums ir vēlēšanās, var arī papildināt. Noteikumi sākot vispārīgām mēku un visām certifikācijām ir daudz punkti, tas, kas neatbilst likumam. Mēs atgriežamies pie tā, ko jūs teicāt, ja likuma ietvars ir samērā akceptējums, tad ministrs kabineta noteikuma daļā, tad ir... Tas viss sagriež visu kājām gaisā. Nav pat kur pasūkt. Mums vajadzētu pirms kafijas pauzes, tā doma bija atstāt mūsu ārzem ekspertiem, lai mums ir burtiski palikušas līdz kafijai dažas minūtes. Mēs atgriezīsimies pēc kafijas pauzes vēl. Un tā, jā. Tad nav mums nekāda ranžējuma, visi viesi mums dārgi Latvijā. Sāksim ar tuvāko varbūt un lūksim jūs viedokli. Yes, I followed, I think, quite well the discussion. And from my point of view, they're not only as a building material producer, but also as somebody who is contracting a lot of construction and maintenance services. It starts not even with the legislation, legal framework, but with the attitude. Es sekoju līdz diskusijai, un es kā materiāla ražotājs, un ne tikai vēlos teikt, ka te ir runa par attieksmi. Pirmām kārtām par attieksmi. When I came to Latvia here, I saw companies offering services. We had cases where mechanical services were offered. A team arrived of people without any mechanic, all kind of qualifications, but no mechanic, and we had to send them home. Ko es novēroju Latvijā, ka ierodas pakalpojumu sniedzēja grupa, un viņu rīcībā nav vajadzīga aprīkojuma, lai varbūt viņi ir kvalificēti speciālisti. And similar cases also with construction works and so on. So I think the attitude of the construction companies, first of all, must be not to look for fast profit in one project. The understanding must be, if I want to create a sustainable business, I need to provide the service which my customer is expecting. Tad runa ir par to, kāda ir pakalpojumu sniedzēja attieksme. Nav jākoncentrējas uz to, vai es gūšu peļņu vai nē, bet uz uzņēmēju darbību ilgtermiņā. Kādi būs tie pakalpojumi, kas ir nepieciešami pakalpojumu saņēmējiem? Kādiem tiem ir jābūt? This means qualified personnel, the right materials, knowledge and precautions in terms of health and safety, of course, but also knowing technologies, the state-of-the-art technologies, and providing the right service to the customer. That may reduce my profit in the short term, but will enable a sustainable business and keep the company in the business. And that I have, as an entrepreneur, I have to communicate to my customers, of course. Pirmām kārtām ir vajadzīgs kvalificēts personāls, ir nepieciešami materiāli un zināšanas veselības un drošības jomā, kā arī jaunākās tehnoloģijas, un ir jābūt skaidrai izpratnē par to, kāds pakalpojums ir nepieciešams pakalpojumu saņēmējiem. Varbūt tādā veidā es negūšu peļņu īstermiņā, taču es varēšu īstenot ilgtspējīgu uzņēmēju darbību. Otherwise, I will disappoint my customers and my business will remain or will be a short-term business. Pretējā gadījumā mans klients nebūs apmierināts un mana uzņēmējdarbība būs dzīvotspējīga tikai īstermiņā. And the same relates, I think, to the taxes and grey economy. Again, the attitude should be, of course, that's always individual opinion, or attitude. But the attitude or the understanding should be, if companies don't pay taxes, then they are also weakening investments in infrastructure in Latvia. That's also true. Then my business will not be sustainable because the state sometimes cannot even pay the co-financing, even if European funds are available. Tas pats attiecas arī uz nodokļu jomu un likmēm. Un te ir runa par attieksmi. Ja es nemaksāšu nodokļus, tad tas vājinās arī ieguldījumus valstī un kopējo infrastruktūru. Un valsts varbūt nevarēs sniegt nepieciešamo atbalstu. Of course, for all these things there are legal regulations, but I think it must start with the attitude of the companies themselves. Protams, ka svarīgi ir likumdošana un likuma ietvers, bet jāsāk ar pašu uzņēmumu attieksmi.
And on the state side, from the governmental side, I think it's similar. Also, it starts with the attitude. Of course, one main task of the authorities is to implement and enforce the compliance with laws and legal regulations. Runājot par valsts lomu šajā visā, arī pirmām kārtām vēlos uzsvērt attieksmi. Galvenais uzdevums ir nodrošināt atbilstību likuma prasībām. That, of course, they have to make sure by documentation, but also maybe inspections or tests. But on the other hand, the understanding of authorities should be that they are also kind of service provider. They can facilitate the easy handling of projects and development of projects. So they should not forget about the regulations, but make the process for permitting, for approvals, as simple and easy as possible, of course. Protams, ka ir jāpārbauda dokumentācija, jāveic inspekcijas un pārbaudas, tomēr varas iestādēm arī ir jābūt savā ziņā kā pakalpojumu sniedzējam un jāveicina projekta īstenošana, lai atvieglotu vispārējo procesu. One example, not only or not directly related to a pure construction permit or buildings, but we as an industrial plant had made the experience in the beginning. If we need different permits for such a plant. We need construction permits, environmental permits, maybe other things. And in Germany, there is a concentrated approval process where one authority takes the lead, has a contact to the company, to the applicant company, and then manages the relations among the authorities. So make it very easy, or easier at least, for the private person or the company in that case. Here in Latvia, I experienced a different situation. At least some years ago, we had to go individually to different authorities. So that's also kind of streamlining the administrative processes. Piemērs no Vācijas pieredzes. Mēs esam rūpniecības uzņēmums, un ja mums ir vajadzīgas kaut kādas atļaujas, būvatļaujas vai ar vides aizsardzību saistītas atļaujas, tad Vācijā pastāv tāds vienots process. Ir viena konkrētā vadošā iestāde, kura tad sazinās un koordinē darbu ar pārējām iesaistītajām iestādēm. Latvijā pirms dažiem gadiem pieredzējām pavisam citu situāciju, kad mums bija jāiet pie ļoti daudzām iestādēm, lai iegūtu nepieciešamās atļaujas. And maybe one last point, we heard already, and I agree completely, education and qualification is very important. And if I can trust in the qualification and knowledge of people involved in the construction process, designers, supervisors, and so on, then I need less state control. But then the state needs to make sure that, first of all, the qualification is there, is available, that people are qualified enough. And secondly, that I, as a customer, can trust also in certificates, in qualification certificates, and so on. So I need to be sure that this person is really has a qualification. I think that's also should be the duty or the interest of the state institutions to make sure. Nākamais svarīgais aspekts ir izglītība un kvalifikācija. Ja es varu uzticēties arhitektiem vai projektētājiem vai citiem speciālistiem, tad ir nepieciešama daudz mazāka valsts kontrole. Tātad valsts līmenī pirmām kārtām vajadzētu rūpēties par to, lai pastāvētu šāda kvalifikācijas iegūšanas process un lai es kā klients varētu uzticēties šiem izsniegtajiem sertifikātiem. Tad valsts pienākums būtu parūpēties par šo aspektu. Paldies Uvēm Lubjūnkungam. Un viņš kā redzams pastāstīja, if I may just repeat, so you underline the attitude, the administration process and the qualification education. So, ja mēs varam mazliet nozagt jūsu laiku no kafijas pauzes un ļaut mūsu kolēģim Tomašam Šļivkam teikt arī kādus vārdus par viņu iespēju no tikko runātā, tad mēs būtu rīkojušies vien godīgi un viesmīlīgi. Jā. Thomas, the floor is yours. No comment? No comment at the moment from my side, because Uwe said everything I would like to say.
You are going to save time, just said. Not really, no. But thank you. Redziet, kā atrisinājās jautājums. Labi, tad šķiet organizatori parūpējušies par kafijas pauzi. Mēs atgriežamies, varbūt pēc nepilnas pusstundas vēl kāds no kolēģiem gribēja ko teikt. Tad mēģināsim formulēt kopīgu viedokli.